mazliet atbrīvojies, jo tev bija rokas šausmīgi taisnas, jā. Es to parādu, lai tu salaistu sapni, jā. Pēc tam, kad tu iegūlies, viņus tā kā paņem pīķi plūsmā, atkal nolak taisni priekšā un atkal sasprincināt. Jums ar kājām pišķi vairāk sātāk, kājas atkal visu laiku stāvēja vienā pozīcijā. Un rokas droši, tu taisi kustības pareizi, tu taisi tās kustības mazliet lielākas. Jo tā kustība amplitūda, jā, ir tāda maziņa. Taisi lielāk, tad viņi mazliet ātrāk strādā. Teiksim, krīt ārā, tu uztais mazliet kā vēl kā atpakaļ, bet tā vairāk tev vēl kā ārā nekā apakaļ, jo tā kustības tev vēl kā ārā ir lielāka. Mēģināt lielākas amplitūdas taisīt, lai tev lielāka tā kustība. Kas bija tev? Sapart viss, bet tev pats arī ar rokām mazliet vairāk, lielākas kustības taisa. Un juka brīžiem, jā. Jūs veiktās kustības droši liekat kopā, jums tā jūs atspējušties, teiksim, no priekšpus jūs tiekat uz atpakaļu, bet, teiksim, jā, iedomājies, šis ir plūsmas, tā kā, iet plūsma. Jūs esat, teiksim, šeit, jā, jūs tiekat uz atpakaļ, jūs nākat uz atpakaļ, jūs neļat sāniem, un jūs vēl uzreiz sāniem ārā. Droši jūs tās kustības atstamies no priekšu, jūtas sāniem uzreiz apvienojat tā kā kustības, miksēt viņus kopā. Jums par griezieniem abiem bija sākumā vienādi. Tā grūta būtu. Jums tās rokas ietnieks, tā kā jūs viņus iedarat iekšā plūsmā, lai jūs iegriežat. Jūs abi likāt tā kā šitā te rokas. Jā, viņus liekam vairāk tā kā Mēs viņu noliku tā un man uzreiz būm lejā. Jā, tāpēc jūs liekat zem sevi. Rokas droši ar vienu jūs ieliet, vai ar otru paturt visu laukumu. Mēs darījām šitā? Jā, šitā vienu jūs rokas. Bet vajadzēja reāli, kaut kā tā. Uz tā salka, šitien paliec laiku. Jums bija vairāk atkal tā, ka jums gājuši ar vienu ir soda laukums jums reizē. Jā. Viens.